Un tagad simboliskais Pūķa noslēguma laidiens. Otrais Pūķa laidiens, jo kopumā tādi būs 3. Ja? Tātad būs vēl 3. Tātad, pēc pirmā laidiena mums ar Jāni bija saruna. Viņš kā tehnisks un praktisks cilvēks, viņš momentā teica, tu aizskrēji par slīpu, viņš saka draugs. Ja? Jo Pūķim tomēr ir savs lidojums. Ja? Vēlreiz pateiksim paldies mūsu draugam Renāram par šo skaisto dāvanu slīņķi. Ja? Nostiprināsim dzīvesprieku ar hop. Ja? Uz 3-4 ar palicienu. 3-4. Hop! Valeģi, Jānis ir gatavs. Vajag aplausus pirms tam nelielas. Vajag aplausus nelielas. 5, 4, 3, 2, 1, aiziet! Jā, ļoti labi, jā! Bravo! Rekords, otrais lidojums jau bija rekords. Tik labi šodien vēl nebija lidojums. Nu, sirsnīgs paldies! Sakiet, būs arī kāda muzikāla pauze kādā brīdī? Būs noslēgumā. Tad varbūt tagad ķeramies klāt muzikālajai pauzei. Mazais muzikālais pārsteigums. Jā, paldies. Mēs ejam esam Prinča tā kā pēdās, jo mazais Prinčs parāda, kā var muzicēt arī nestiepjot lielu aparatūras kalnu līdzi. Un nestiepjot gumiju. Un arī nestiepjot gumiju, bet šis bija godīgi sakot tāds Jāņa sapnis uzspēlēt cilvēkiem dzīvajā. Jo plāna īsti tāda nebija, bet Jānis teica, nu vajag. Un mums par laimi šodien birojā mūs atradās tieši mazā Prinča dāvātais sintetizators. Kodu mašīna. Tā izskatās. Kodu mašīna. Un mēs šodien mēģināsim uz mazā Prinča kodu mašīnas mazliet nospēlēt. Īstā autentiskā kodu mašīna. Es turēšu tad tajās klavierēs to mikrofonu. Tu arī var kaut kur turēt. Kamēr Māris iedarbinās šo agregātu foršo, es teikšu, ka mēs jau taču visi varam lēnam iesildīties, vai ne? Tur būs taču ritmas arī pareiz, Māri. Un jūs tā pat nekautrēties, jūs varēsiet arī mierīgi plaudēt un vienkārši izbaudīsim šo priekšnesumu. Protams, ka mēs labāk izbaudīsim šo priekšnesumu. Tas būs, jā. Tātad apskaņosim, Tātad ritms ir aizgājis, jā. Melodija to sāks vēlties, jā. Lai zālēs sievietes, teiksim tā, jā. Nostiprināsim to pašu rokstāvu, jā. Vakar notika mans teatris, un visas notis sābirušas pelnos. Tu vienīgā vēl strāvēji,
Paldies! Un tiekamies mūsu koncertos vasarā. Jūlijā. Jā. 26. Jākabās sākam katru sestdienu līdz pat 23. augustam. Meža parkā. Jā. Bet visi vēl neskrienam prom, jo puiši pamazām virzās pie fotosienas, tā kā tie, kur vēlas selfiju, fotogrāfiju, paspiest vienkārši roku kādam no grupas puišiem, autogrāfu, tie droši var doties pie fotosienas, jo puiši tur jūs sagaidīs.